Pelmeņi. Kādu dienu mamma pajautā, ko gatavosim vakariņās? Mēs visi domājam. Mamma saka, leduskapī ir maltā gaļa, vai ir idejas? Tētis pasmaida un saka, tad taisām pelmeņus. Kārlis priecājas, man ļoti garšo pelmeņi. Mamma izņem miltus, ūdeni, olu, eļļu un sāli. Viņa ber miltus bļodā, pielej ūdeni un samaisa. Tad pievieno olu, sāli un mazliet eļļas un mīca mīklu ar rokām. Mīkla kļūst gluda un mīksta. Tētis gatavo pildījumu. Viņš liek bļodā malto gaļu, sāli un piparus. Tētis sagriež sīpolu ļoti sīki. Kārlis skatās un saka, sīpols kož acīs. Mamma uzkaisa miltus uz galda. Tētis izrullē mīklu un saka, es rullēšu mīklu un taisīšu aplīšus. Man tas labi sanāk. Tad sākas īstais darbs. Mēs liekam pildījumu uz mīklas aplīšiem. Mamma saka, ne par daudz, citādi pelmeņi var atvērties. Kārlis liek par daudz pildījuma. Mamma pasmaida. Kārli, tie būs milzu pelmeņi. Kārlis paskatās un saka, šis nav skaists pelmenis, tāds šķības. Un tad viņš ēd mīklu un vairs nelipina pelmeņus. Es saku, Kārli, tad nebūs pelmeņu. Mēs aizspiežam malas un salokam pelmeņus. Daži sanāk skaisti, bet daži šķībi. Kārlis vienu pelmeni nosauc par mēnesi, jo tas ir saliekts. Kad mēs beidzam taisīt pelmeņus, mamma uzliek uz plīts katlu ar ūdeni. Ūdens vārās. Mēs uzmanīgi ieliekam pelmeņos katlā. Drīz pelmeņi uzpeld. Tētis saka, gatavs! Mēs liekam pelmeņus šķīvjos. Mamma uzliek skābo krējumu. Kārlis skatās uz savu šķībo pelmeni un saka, tas ir mans. Mēs vakariņojam kopā, ir ļoti garšīgi. Reksis sēž blakus un skatās, vai būs pelmeņi arī viņam. Mamma saka, Reksi, tu tādus nedrīksti. Tētis smejas un saka, garšīgi. 2 stundas lipinājām un 10 minūtēs visu apēdām. Tas nav godīgi. Vakariņas ir garšīgas. Mums ļoti garšo pelmeņi. Pelmeņi. Kādu dienu mamma pajautā, ko gatavosim vakariņās? Mēs visi domājam. Mamma saka, leduskapī ir maltā gaļa, vai ir idejas? Tētis pasmaida un saka, tad taisām pelmeņus. Kārlis priecājas, man ļoti garšo pelmeņi. Mamma izņem miltus, ūdeni, olu, eļļu un sāli. Viņa ber miltus bļodā, pielej ūdeni un samaisa.
Tad pievieno olu, sāli un mazliet eļļas un mīca mīklu ar rokām. Mīkla kļūst gluda un mīksta. Tētis gatavo pildījumu. Viņš liek bļodā malto gaļu, sāli un piparus. Tētis sagriež sīpolu ļoti sīki. Kārlis skatās un saka: sīpols kož acīs. Mamma uzkaisa miltus uz galda. Tētis izrullē mīklu un saka: es rullēšu mīklu un taisīšu aplīšus. Man tas labi sanāk. Tad sākas īstais darbs. Mēs liekam pildījumu uz mīklas aplīšiem. Mamma saka: ne par daudz, citādi pelmeņi var atvērties. Kārlis liek par daudz pildījuma. Mamma pasmaida: Kārli, tie būs milzu pelmeņi. Kārlis paskatās un saka: šis nav skaists pelmenis, tāds šķības. Un tad viņš ēd mīklu un vairs nelipina pelmeņus. Es saku: Kārli, tad nebūs pelmeņu. Mēs aizspiežam malas un salokam pelmeņus. Daži sanāk skaisti, bet daži šķībi. Kārlis vienu pelmeni nosauc par mēnesi, jo tas ir saliekts. Kad mēs beidzam taisīt pelmeņus, mamma uzliek uz plīts katlu ar ūdeni. Ūdens vārās. Mēs uzmanīgi ieliekam pelmeņos katlā. Drīz pelmeņi uzpeld. Tētis saka: gatavs! Mēs liekam pelmeņus šķīvjos. Mamma uzliek skābo krējumu. Kārlis skatās uz savu šķībo pelmeni un saka: tas ir mans. Mēs vakariņojam kopā. Ir ļoti garšīgi. Reksis sēž blakus un skatās, vai būs pelmeņi arī viņam. Mamma saka: Reksi, tu tādus nedrīksti. Tētis smejas un saka: garšīgi. 2 stundas lipinājām un 10 minūtēs visu apēdām. Tas nav godīgi. Vakariņas ir garšīgas. Mums ļoti garšo pelmeņi.